Mēs, kas dzīvojam brīvībā un bez spaidiem un bez izaicinājumiem, mēs izlaižamies vienkārši daudz vairāk nekā tie, kas nāk pie ticības kaut kādos apstākļos, kur tas prasa kaut kādu izšķiršanos vai kaut kādu nodošanos īpašu. Jo es atceros padomu laikā viena lieta, kas man īpaši valdzināja, bija tas, ka tas bija ļoti aizraujoši. Tas bija drusku bīstami, tas nebija tik traki kā Staļina laikā. Bet vienalga, es zaudēju dzīvokļu rindu, es zaudēju darbu, kaut kādas represijas jau pret man bija. Bet tas bija aizraujoši. Tas bija interesanti. Es nezinu, vai Islāma valstī tas ir vēl joprojām tā aprakstāms, ja, bet tad, kad cilvēkam nav nekāda izaicinājuma, kā Jordans Petersons saka, mēs esam radīti smagai nastai, ko nest, ja, un jo vairāk atbildības mēs uzņemamies, jo laimīgāk jūtamies. Un tā tas ir arī ticības lietās.